Esiet sveicināti, mani sauc Endijs, un šodien mēs pagatavosim mīdijas baltvīnu mērcē. Mīdijas es esmu ēdis Francijā, un tad man arī patīk viņas pagatavot šeit pat Latvijā. Ļoti vienkārša un ātra recepte. Mums ir nepieciešams mīdijas. Vēlams, ja jūs viņas varat dabūt, protams, viņas ir svaigas. Ja nē, viņas ir arī saldētas lielveikalos. Mums ir nepieciešams tātad mīdijas, 2 sīpoli, 2 ķiplokdaiviņas, timjāns, saldais krējums un baltvīns. Sakapājam ķiploku. Sakapājam arī sīpoli smalkos kubiņos. Tā, sīpoli sagriezt, tā baltvīns un ejam pie katla. Tā, tagad ņemam, mēs uzsildām katlu. Ja, olīveļu nevajag pārsildīt viņu, bet nevajag arī ramdanā mest iekšā sīpoliņu. Tātad mums ir nepieciešama olīveļu ieliejam. Teikšu tā, nekautrējoties. Tā. Liekam iekšā. Gan ķiploku, gan sīpoli, gan timjānu. Visu liekam iekšā. Šai receptei ļoti svarīga lieta. Sīpoli nekādā gadījumā necepam brūnus vai... Viņiem vajag mazliet, lai viņi rodās tikai mazliet aromāts. Lai viņi ir ar tādu mazu kraukšķīti, kā es teiktu. Bet viņi nebūs, jo... Liekam iekšā mīdijas. Tā. Un pārliejam ar baltvīnu. Baltvīnu uz kilogramu es ielēju apmēram 100–150 gramu. Mazliet sāli. Mazliet melnos pipars. Burtiski vienreiz šādi apmais. Uzliekam virsū katlu, vāku un apmēram 1,5 līdz 3 minūtēm uzvāram. Tad, kad mīdijas ir atvērušās vaļā, viņas praktiski ir gatavas. Par cik šīs mīdijas bija saldētas, tad viņas jau bija atvērušās vaļā. Svaigas mīdijas ir tā priekšrocība, ka jūs varat atlasīt ļoti labas mīdijas. Tas ir visas mīdijas, kas būs ciet, tās būs izcils, viņas ir noteikti vēl dzīves, teiksim, ja? Tās, kas jau ir pavērušās vaļā, tās, teiksim, nerekomendējam vārīt. Tā, tagad reku mums intensīvi vārās, jau tas viss pasākums ir pavāries apmēram 2–3 minūtes. Ņemam mīdijas ārā. Tā, un tātad mums šeit iekšā ir tāda mīdiju baltvīnu suliņa, kurai mēs pievienojam klāt saldo krējumu. Burtiski 3–4 minūtītes pavāram. Tātad ir pagājuši apmēram 4–5 minūtes. Mērķis ir iegūs, viņi nav baigi biezā, bet viņi ir biezāki, teiksim tā. Nogriežam nost un pārlejam. Tā. Ieliekam citroniņu iekšā. Un ēdiens ir gatavs. Es jums varētu arī parādīt, kādā veidā man Parīzē iemācīja arī ēst šīs mīdijas burvīgās. Tātad ņemam, atrodam vienu mīdiju, kas ir izkritusi ārā, tukša mīdija. Ņemam ar šo tukšo knaiblītēm. Ņemam ārā. Ir vienkārši fantastiski. Labu apetītu!